Latviete Amerikā. Kā Latvijā var nopelnīt ar volejbolu? 2 litru kolas un burgeri tikai. Pastāsti, kā reāli ir. Es saprotu, tā komanda vairs nav 2 cilvēki. Tur ir 25 meitenes, un tā neviens neskrien pakaļ. Jā, ir darba apjoms, treniņos, kas bija jādara. Es neteiktu, ka es tiku galā un vajadzēja. Plāns ir atgriezties sportā vai tā ritīgi? Droši vien ļoti daudz iemācījies. To, ko šitien neredzēs. Cilvēki ir laipni, atvērti un komunikābli. Tas ir tas, kas visu savu dzīvi bielkus volejbolā, sports, akadēmiskais, bet nesanāca tā īstā darba. Šodien ciemos Anete. Anete, es varu teikt profesionālā volejbolista? Izbijusi Profesionāla volejbolista, Eiropas čempiona, arī Amerikā NCAA, jā, arī čempione, jā? Jā. Tā skaitās. Un baigi ātri pateica, ka karjerai tā kā pietiek profesionālajai. Es varētu pieteikt cilvēks, kas līdz 23 gadiem sasniedz diezgan daudz, cik lielākā daļa sportistu droši vien nesasniedz līdz 40. Tas būtu korekti? Tas skaļi teikts, bet... Pirmais jautājums, Anete. Ko tu gribi, lai cilvēki par tevi zina? Man nav nekas slēpjams, un es tiešām cenšos būt cik vien atklāta varu, un man gribu, lai cilvēki zina, kāds ir man tā pieredze, ja viņi var kaut ko paņemt no tā, mācīties no tā. Tiešām nekas nav tāds, ko gribi pastāstīt, ko cilvēki varbūt domā, kad ir savādāk, kā ir patiesībā. Viss ir legit, jā, viss tā kā vajag, baigi skaisti. Latviete Amerikā. Pastāsti, kā tu vispār nokļuvi līdz tam? Sāku trenēties, redzēju, kad spēlētāji brauc uz Ameriku, ne pludmales volejbols, citi sporta veidi latvieši brauc, spēlē Amerikā, un tas tā panesās, un tā ideja, tas sapnis par Ameriku, liekas, ka Amerika wow, kas tur būs, kad liekas kaut kas nereāls, un ka bija tā iespēja, sapratu, ka jāizmanto tā iespēja, un es jau uzreiz sapratu, ka es braukšu, tā kā nav variantu, jāizmanto, ja man piedāvāja. Piekritu, un es neko nenožēloju. Tie 4 gadi bija ļoti, ļoti pieredzes bagāti. Kā mirstīgais cilvēks taču nevar aizbraukt uz volejbolu 4 gadus paspēlēt. Kaut kas tev backgroundā bija vai? Jā, daudz smags darbs ieguldīts. Noteikti tas nav tā, ka paprasa un tev pasauks un tu aizbrauks. Tur ir jāiegulda tiešām daudz darba. Bet tev ir savu čempionātu, pasaules čempionātu jāsaka. Un tikai tad tev ir principā jau bija līmenīts jau, un tad tev ieraudzīja un uzaicināja. Cik tev bija gadi tad? Bija 17, 16, kaut kas tāds. Un tad bija 4 gadus Amerikā. Jā. Tad sanāk, ka tu jau tā kā diezgan spēcīgi sportu biji jau tā kā Latvijā, un tad Amerikā. Kādas atšķirības ir starp sportistu Latvijā un sportistu Amerikā? Latvijā tu trenējies priekš Latvijas izlases, tev mērķis ir pārstāvēt valsti, tev ir tāds augstāks sportiskie, man liekas, mērķi, līdz es biju Latvijā, visu laiku tu dzēnies pēc kaut kā sportiski augstākiem mērķiem, visu laiku kaut kas. Tad aizbraucot uz Ameriku, tev pavarās skats, ka tā dzīve ir plašāka par tikai volejbolu un viss, ka ir daudz kas cits apkārt, ka ir mācības, studijas, tu iepazīsti cilvēkus, saprot, ka ar volejbolu viss nebeidzās. Bieži vien cilvēki aizbrauc uz Ameriku un saprot, ka nav jau tā, ka tu esi visu dari volejbolam, ka ir daudz kas cits. Kā tev tur gaidīja? Labi uzņēma? Jā, tur kā tas cilvēki. Viss notika? Jo droši vien daudz cilvēku gribēja aizsūtīt savus bērnus, nezinu, jā, tagad cik daudz raksta. Kā tu tur tiki, kas jādara, lai tur tiktu? Un ir jau forši, tā kā es varu kādam palīdzēt. Bet kas ir jādara, lai tur tiktu? Vienkārši ir jābūt līmenī? Sev jābūt līmenī, jā. Un pašlaik tas līmenis viņš aug un tā konkurence ir liela. Latvijā arī starp jauniešiem, tieši pludmales volejbolā meitenēm tā konkurence ir liela. Tev ir sākumā te jāpierāda, tas noteikti nav vienkārši. Tev jābūt starp labākajiem šeit, lai tiktu tur, bet ir iespējams. Bet tas, ko tu stāstīji, ka Latvijā vairāk ir tāds, es teiktu, patriotisks sports, jā, uz Olimpijas ievādēs tikt un tādā. NCAA, tas tā kā vairāk sports vai vairāk bizness? Es teiktu bizness. Man tā liekas. Viņiem tur tas ir, viņi ir
ja mūs tur no Eiropas paņem, tev samaksā, tev piedāvā to vietu, lai viņi dabūtu labu spēlētāju, tad tur Amerikā vecāki par to bērniem, tas ir bērnu sapnis tos 4 gadus piedzīvot to sportista akadēmisko to ciklu 4 gadu, un tur tie vecāki maksā ļoti liels naudas, lai tie bērni to varētu 4 gadus izbaudīt. Un tad ir komandas, kas cenšas izmantot Eiropas papildu spēkus, nopirkt spēlētājus, lai varētu konkurēt ar Amerikas to. Bet kā iznāk, tu tā kā uz Ameriku tā kā tev bija tā kā sponsors vai tev vecāki palīdzēja, vai kā tas notiek, piemēram? Pārsvarā lielākā daļa caur aģentiem. Aģenti sazinās un palīdz tev nokļūt, bet... Labi nokļūt, bet vispārējais jādzīvo. Treneri tiešām, ja viņi ir tevi interesēti, viņi tev sakārtos visu tavu dzīvošanu, būs tev būs ēšana, tev būs samaksāts. Tev viss bija nodrošināts. Tev viss ir, tu vienkārši aizbrauc, mācies un spēlē 2 lietas, un tev nav par neko vispār jāuztraucās. Nopelnīt tur sanāk? Nopelnīt pludmales volejbolu, nē. Tur ir ļoti daudz spektrs, sporta veidiem ir ļoti liels. Pludmales volejbols, viņš neskaitās NCAA, tur viens no top sporta veidiem, tāpēc tā pelnīšanas daļa ir varbūt grūtāka tur pludmales volejbolistam, bet es zinu, ka citi sporta veidi, basketbols, amerikāņu futbols, tur ir tiešām... Interesanti, ja mēs runājam par naudu, kā Latvijā var nopelnīt ar volejbolu? Švaki. Tieši ar pludmales volejbolu nerunāšu par volejbolu, nezinu tik sīki, bet pludmales volejbolu ir grūti. Jābūt tiešām top līmenī, lai tu varētu tas Latvijā pelnīt. Jau daudzos sporta veidos ir. Man liekas, lielākā daļā viss ir čābīgi. Nu labi, tu tagad aizbrauc uz Ameriku. 4 gadi Amerikā. Kas galvenā atšķirība? Man interesē uzreiz pārtika, uzturs, treniņi, suplementi. Jo tur, vismaz mums cilvēkiem, mirstīgajiem televizorā ir 2 litru kolas un burgeri tikai. Pastāst, kā reāli ir. Nē, tas ir nepārspīlot, tā arī ir. Par to es tā kā biju aware, ka es braucu uz turieni, ka tāda problēma ir un ka vajadzētu pievērst uzmanību tam, ko es ēdu un tā tālāk. Bet aizbraucot tur, es saprotu, ka tie treniņi, tur tā slodze ir nepielīdzināma, kāda bija Latvijā. Tev ir individuāli, tev saskaņot, tur ārsts, sportārsts, treniņu priekštev, suplements, tev ir viss tev. Tu aizbrauc uz turieni, tev jātrenējās 3 stundas volejbols, 2 stundas džimā jābūt katru dienu. Tur uzmanību, ko tu ēdi, kā tu ēdi, nepievērš. Un loģiski, ka pie tās slodzes maiņas tev ir jāēd ļoti labi. Pludmales volejbols daudz kalorijas dedzinās. Un tam uzturam ir jābūt labam, un tur piekliboja tas, ka nebija tā varbūt atbalsta. Bet sanāk, tad Latvijā tev bija personiskais treneris ar uzturu, un viss tas bija nodokļu. Un Amerikā nekas, un 2 treniņi dienā. Jā, Amerikā ir, bet tu saproti, tā komanda vairs nav 2 cilvēki. Tur ir 25 meitenes, un tev neviens neskrien pakaļ. Jā, ir uzturu speciālists, bet... stāv vairāk ķeksītim. Cik pati ievēro kaut ko lietoja tajā brīdī? Pievērsi vai kaut ko tā pieturējos pie tā, kā es Latvijā dzīvoju, pie tā, bet nevar salīdzināt tur visu, tur uztura tā ēdienu kvalitāte, uztura bagātne, tur viss ir savādāk. To nevar salīdzināt. Jebkurš, kurš ir bijis Amerikā, var pateikt, tas ēdiens. Viņi netaisa no svaigiem produktiem ēdienu, viss ir ar nutrition labels, ēdienu sagatavojumu. Viss nav dzīves ēdiens. Mēs zinām, mēs ar Prēmu arī skatāmies tagad, kā iekarot gan Eiropu un Ameriku. Un Amerikā, ja tu uzraksti uz produkta not approved by, kas tur bija tās food un kaut kāds tur, principā var solīt visu klientiem. Nav tik stingri kā mums šeit, ka tur viss ir easy. Labi, kā tad tu vienkārši pašmotivēta bija ar pārtiku, jā? Kas bija galvenais, lielākais šoks ar pārtiku? Es zināju, ka tā ir problēma, es tam pievērsu uzmanību, bet ar visu to stresu, to vidas pārmaiņu un visu, es fiziski nejūtos labi. Es atzīšos tos 4 gadus, atbraucu pēc 4 gadiem mājās, un cilvēki teica, es to nepazīstu. Ar visu to, kad es zināju, ka tāda problēma ir, ka tam vajag pievērst uzmanību ar to visu pārējo stresu, skolu, tas darba apjoms, treniņos, kas bija jādara. Es neteiktu, ka es tiku galā un vajadzēja. 2 treniņi. Tās ir tās reālas stundas, ko tu teici, kad
3 stundas zālē un 2 stundas džimā. Un vēl pēc tam Jā. Tā visu dienu, jā, staigā ar kājām ļoti daudz, dienā 15,000 soļu vismaz vēl nostaigājot. Nu, tā slodze nereāli. Tagad es esmu atbraukusi un to sportu noliks malā. Es saprotu, ka es to vairāk daru priekš veselības, mazāk tur sakrāt stundas un kaut ko vairāk, priekš sevis un veselības. No kā ir mentāli nelūst, ja tu esi Amerikā, vēl tur citas latvietis arī bija, vai latvieši? Vai tu, Pirmos 3 gadus, tas noteikti spēlē mentāli arī, ne tikai fiziski. Tas, ka tu mainās viss arī mentāli, nāk tas spiediens, ka tu esi kaut kādā jaunā vidē. Es vēl pamainīju pēc 2 gadiem skolu, tad atkal nomainās viss. Jauna vide, treneri no tevis gaida rezultātu. Viņi ir par tevi samaksājuši lielu naudu, tev ir jāspēlē, tev ir jāperformē. Un tad tas viss kopā fiziski, mentāli beigās pēc 4 gadiem. Man tiešām cilvēki teica, es tev nepazīstu, es nezinu, kas tu esi. Tad sanāk Amerikā, kas bija grūtākais, tas mentālā spriedze? Es teiktu, kopumā viss apvieno to visu. Gan tā vide, ēdiens, mentāls stress, viss kopā. Varbūt kāds to labāk spēja kontrolēt un pieņemt kādam sliktāk. Es nezinu, grūti teikt, bet man tie 4 gadi, jā. Kamēr tu pieredzi 4. gadā, tu kā jau pierodi, visu jau saprati, kā vajadzētu, ko vajadzētu pie tā ēdiena, pie visa, un tad jau viss jau 4 gadu galā, tu jau esi izmainījies. Jau viss jau šeienē, jā. It kā varētu sākt, jo īstenībā tā ir sanāk. Tad sanāk, ka cik tev bija gadi, kad tu paziņoji, kad viss tā kā... 23. 23. Ja no tāda sportiskā viedokļa, tas principā sanāk spēka gadi. Spēka gadi līdz tiem 28, 29. Bet plāns ir atgriezties sportā vai tā ritīgi? Pagaidām nē. Es tik ļoti pārdegu, izdegu, kad es nezinu, šis ir 1. gads bez sporta, un es jūtu, ka es beidzot sevi dabūnu atpakaļ gan mentāli, gan fiziski tur, kur es biju, pirms es iemetu sev iekšā tajā Amerikas vidē. Un pagaidām vispār. Bet nevar nolikt arī droši vien ļoti daudz iemācījies. To, ko šitien neredzēsi. Grūti pateikt. Es dažreiz tā domāju, kā būtu bijis, ja es būtu palikuši šeit. Grūti pateikt. Bet, ir kaut kas tāds, 1 vai 2 lietas, ko tu tā, to vajadzētu paņemt no amerikāņiem? Man, piemēram, man ļoti iepatikās, cik es pie tā pieradu. Man tas ļoti iepatikās. Es zinu, ka ir cilvēki, kas saka, ka amerikāņi tur pārāk pārspīlēti, tur nesaka tev taisnība. Es atbraucu uz Latviju, man liekas, tie cilvēki ir tik īgni un nelaipni un tad dažreiz nekomunikabli. Tas man likās, jā, tas Amerikā, ka visi ir ļoti atvērti, komunikabli, māk runāt ar cilvēkiem, ka viņi ir ar cilvēkiem sadarbojās daudz. Latvijā, man liekas, katrs ierāvies sevi. Pēc kā tur bija tā anekdota par tiem latviešiem un vispār par tiem ziemeļu skandināviem, kad paldies Dievam, Covid ir beidzies, un mēs no mūsu mēs no tiem 2 metriem varam pāriet uz mūsu ikdienišķajiem 5. Tā aptuveni tāda ir sajūta, es nezinu. Tiešām tas ir tas, ko es visspilgtāk pēc 4 gadiem tā kā izjūtu Latvijā, kad tie cilvēki ir savādāk. Es nezinu, nevar teikt, ka sliktāk, savādāk vienkārši. Es neesmu dzīvojis 4 gadus Amerikā. Es esmu uzņēmējis jau diezgan ilgi un visādās starptautiskās vidēs esmu bijis. Un pirmās reizes man likās jocīgi, kad nāk klāt, runā ar es taču tevi nepazīstu. Tā kā, ko tu gribi no manīm? Tā kā var teikt visu kaut ko, bet viņi ir numur 1 ekonomika pasaulē. Jā. Attīstīta valsts visādās ziņās, un nezinu, salīdzinot Latviju, noteikti aizbraucu jūtu, ka tur tas attīstības līmenis ir bišķīt. Ir Tev pastrādāt arī sanāca Amerikā vai nē? Tas ir tas, ko man nesanāca, un arī, ja tu esi uz studentu vīzu, viņi maz tev neļauj, bet tas noteikti tas, kas man pietrūkst, tad es domāju, tā kā visu savu dzīvi bielikus volejbolā, sports, akadēmiskais, bet nesanāca tā īstā darba pieredze baigi. Tad visu to noliekot malā, sportu, visu, tad tu saproti pats. Dzīve ir tiešām pilnīgi savādāka nekā tā bija līdz tam. Nesanāca Amerikā. Nebija iespējas. Tas nav slikti. Es varu pateikt, bet tā ir mana pieredze. Man ir daudz bijuši darbinieki un pārasti bijušie sportisti. Tas nekas, ka viņiem varbūt nav sākotnēji ātra pieredze. Viņi parasti ir baigi labie darbinieki, jo viņi saprot, kas vārds ir hustles. Ja, kad ir jāmauc, nevis kaut ko gaida, ka tev uzdāvinās.
Man ir bijuši ļoti labākie darbinieki, principā ir bijuši sportisti vai bijušie uzņēmēji. Ļoti daudz uzņēmēju darbībā arī nav nekāds pastaiga lauciņš. Ļoti daudz nocīnās 50 gadus un tad saprot, ka viņi to vairs negrib. Un tad iet arī kā algoti darbinieki, un viņi parasti ir kopā ar sportistiem ļoti labi performē. Es domāju, ka es nezinu, tu tagad, kur strādā. Sanāk pastrādāt oficiālu darbu, kas ir pilnīgi savādāk. Kā teicu, uzņēmēja darbība var pielīdzināt sportistam. Tu pats par sevi cīnies, ej un dari, un tik cik tu ieguldi, tik tu dabū pretī. Man ir atkal otru pamēģināja, kas ir strādāt oficiālu darbu, kur tu vienkārši ej un izdari savu KPI un viss pa mājām. Un tad sanāk vēl patrenēt, kas man ir vairāk tāda komunikācija cilvēkiem, ja pietrūkst tajā oficiālā darbā. Nav baigi grūti nosēdēt pēc tādas aktīva perioda oficiālā. Vai tieši otrādi tev tagad tas mentālais bija nogājis tik tālu, kad paldies Dievam? Nē, tieši otrādi. Man arī cilvēks saka, ko tu bankā? Es visu zinu, ka es esmu trenējis, esmu spēlējis vienmēr, bet man tieši otrādi, man tas ir kaut kas jauns, kaut kas interesants. Dzīvē ir tik daudz iespējas, kāpēc nepamēģināt kaut ko tu līdz šim neesi darījis. Un loģiski, vai es tā gribētu nodzīvot visu to atlikušo dzīvi, nē, bet tā ļoti nodrīga pieredze un ļoti interesanti priekš cilvēku, kas to nav darījis. Kādas ir tās galvenās atziņas, ja mēs runājam tieši par tevi? No Amerikas. Ir kaut kāds kopsavilkums tev. Vajag tur braukt, nevajag braukt, kas bija labi, kas bija slikti, ko vajadzēja savādāk? Es domāju, ka vajag. Ja man jaunās meitenes nāk un prasa, vai vajag braukt, es saku, ka jā. Bet piedāvā viņām? Jā, es dzirdu, kad jaunākas meitenes, kas trenējās, ir piedāvājumi. Latvijā mēs skaitāmies tā kā volejbolā starptautiski tā kā līmenī? Jau īstenībā pēdējo pāris gadu laikā, jā, Amerikā, Latvija pludmales volejbolā noteikti atpazīst, ja ne citos sporta veidos mazāk, un tā kopumā Latvija neviens nezina. Tad pludmales volejbola apritē Latvija zina, pateicoties izciliem pludmales volejbolistiem. Okay. Tas ir interesanti. Varētu būt. Zināju, ka mēs esam otrā garākā nācija aiz Nīderlandes. Kaut kas tāds ir dzirdēts. Tas ir liels. Tieši, ka sievietes, kaut ko dzirdēs, ka tieši sievietes Latvijā ir viens no garākajiem. Vīrieši arī. Tur, man liekas, sievietes bija vai nu pirmā vai otrā vietā, vīrieši bija kaut kādā 3., 4. Bet arī mēs esam viena no garākās. Plus, ja vēl labi treniņi, volejbolā milzīga priekšrocība. Jā, Latvijā noteikti pludmales volejbols ir līmenī un daudz jauniešu trenējās. Un sapnis par Ameriku ir, es redzu. Es tā vairāk domāju, piemēram, trenējies, kāpēc viņiem braukt uz tādu Latviju, kāpēc meklēt tāds labs materiāls, nāk ārā mums labi treniņi ir, jo mums jau tās pludmales volejbolā, cik mums Latvijā ir tās sporta vietas. Priekš Rīgas daudz. Rīgā, man liekas, nemaldos 5 indoor halles, kas ir ļoti daudz. Ganība dāma bija? Palms, ganība dāmas. Palms, man liekas, vairāk nav. Osans, beachbox, tagad 4 sanāk, bet bija 5. Jā. Tas ir daudz priekš maz valsts Latvijas Rīgas. Arī, kad es pats arī bišķiņ paspēlēju un arī, labajos laikos nekad nav laika. Viss ir aizņemts. Jā, man liekas, ka padels baigi sāk ņemt nost volejbolistus. Tā ir. Man tā liekas, ka tas arī pludmales tenis. Tagad pastāstīja, pludmales halēs visi pa dienu spēlē pludmales tenis, nevis pludmales volejbolu. Tur cīnās. Tas tā kā vieglāk ir vai pati esi spēlējusi? Pati esmu mēģinājusi. Es gan padelu, gan pludmales tenisu īsti nesapratu to, nebija mans. Bet cilvēks saka, ka sanāk arī labi intensīvi izkustēties ar pludmales tenisu arī 2-2. Man visu laiku stāv galvā viens jautājums, nezinu, kā to korekti noformulēt. Teicu, ka tā kā, es pareizi sapratu, tā kā mentāli izdega Amerikā. Un ko tu darīji, lai tiktu galā? Tur tālēs, bet pirms gada tieši tagad ir apritējis gads, kopš sāstu atpakaļ. Saprotu, ka tu atbrauc, tu zini, ka tu jūti, ka viss ir slikti. Gan fiziski tu jūties slikti, gan mentāli. Un tu saproti, ka tu nezini, ko darīt. Tev pašam vienkārši jāiet un jāmēģina kaut kas, jo ne tu esi bijis iepriekš tādā situācijā, ne tu nezini, kas ir jādara. Tu vienkārši tas gads ir bijis tāds, ka tu vienkārši ej un dari un celies. Un tas sports man ir iemācījis nepadoties un iet un celties un darīt. Un
Un tu mēģini un centies atrast kaut ko, saprast sev, kā kaut ko pamainīt. Un es teiktu, par to gadu tā atskatoties, ir prieks, ka es esmu. Bet tu kaut ko darīji, tā kā, nezinu, vienalga kaut ko mainīji vai tā kā apzināti centies sevi kaut ko vai vienkārši centies nomainīt vidi un viss? Nepietika ar vidi nomainīt, atbrauc uz Latviju, tas bija viens, bet ar to noteikti nepietika. Bija daudz ar sevi darbs. Kāpēc man tas interesē? Man liekas, ka pus Latvija tādā stāvoklī ir. Nu, tā kā mentāli noguruši. Man visu laiku parasti ir tā, ka mums ir tā kā, ja mēs runājam par cilvēku ķermeni, mums ir tā kā tas mentālā veselība un tad ir tā kā, kopējā veselība. Un ja parasti uzdod cilvēkam jautājumu, kas ir svarīgāk sakārtot savu galvu vai sakārtot savu ķermeni ar fiziskajām aktivitātēm, es vienmēr esmu uzskatījis, ka prioritāte ir jāsakārto savs ķermenis, jo tā, kad tu jo sports automātiski iedos arī mentālajiem. Es nerunāju par profesionālo, kad tev tur 2 treniņi, tas jau tev izdzen. Es vienkārši domāju kaut kādu ieteikumu pusnācijai. Tev ir kaut kāds ieteikums vai nav? Nē, es redzu, kā es atbraucu, un saprotu, ka es arī daru vairāk priekš veselības. Es vienmēr esmu piedomājis pie tā, ko es ēdu, uzturs, pilnvērtīgs uzturs, kur vajag kaut kāds papildus suplements. Un tad es aizēju, piemēram, bankas darbā, pastos kā darbinieki, ko viņi tur ēd un dzer, un tad man liekas šausmas. Tā kā nav brīnums, ka tu pēc mēneša 2 tev liekas, viss ārprāts nevar pastrādāt. Jo tur tas uzturs dažreiz man liekas ārprāts tiešām. Kā no rīta Red Bulls pirms darba, bez brokastīm, pusdienās snikerīts. Tā, ka liekas, ārprāts, kā tā var dzīvot. Jā, tas jau ir 12. līmenis. Jā, piemēram, tur tādi interesanti. Es tev pilnīgi piekrītu, jo, kad tu esi fiziski, kad tu sporto, esi fiziski spēcīgs, tev ir labs uzturs, laba bāze, tad tev mazāk gan mentāls problēmas, gan tu vieglāk vari ikdienas darbus visus izdarīt. Man arī bieži saka, kā tev, es šo gadu neesmu ņēmusi tādu atvaļinājumu. Man neprasās. Es izguļos tās 8-9 stundas, labi pēdu, izbaudu kaut kādas brīvās brīžus, kad man ir priekš sevis kaut ko padara priekš sevis. Man nevajag 2 nedēļas atvaļinājumu, lai es būtu atpūtusies. Par atpūtu runājot, bet kāds ir recovery process? Ja tev ir 2 treniņi dienā, kā tu pati atkopies? Jo organisms jau, cik ilgi viņš tā var maukt? Nevar. Jā, kā tu... Tagad, atskatoties to, es saprotu, tur ir 25 komandu meitenes, kuras trenējās tur 2 reizes dienā, un pēc tam vēl 3 stundas visas pavada. Tur ir treatment rooms, kur ir fizioterapeits strādā. Visi pavada 3 stundas dienā, jo tur ir traumas pēc traumām. Tur salikumā ar visu to stresu, mācībām, tas ķermenis netiek galā. Tur tiešām bija traumēti, tur bija tiešām ļoti daudz traumas. Un pašā arī bija tur vienkārši vien. Tāpēc, ka tev neatslogo, interesanti, ka viņiem tādas treniņu programmas ir. Viņi tev daudz iemāca, viņi paņem tos sportistus no, teiksim, tādā sākuma līmenī, un pēc tiem pāris gadiem diezgan intensīvi arī uztrenē tev ar to treniņu apjomu. Viņi panāk savu rezultātu, viņi dabū maksimumu no tevis. Viņi nedomā ilgtermiņā, viņi nedomā, ko darīs pēc 4 gadiem. Viņiem interesē izspiest no tevis no 4 gadiem, cik var, pēc tam. Take it or leave it. Jā, tā kā būs ar tavu veselību, tas jau ir uz tevi. Tas jau mājās tiks, lai vecāki par to maksā. Jā, tā ir, viņiem interesē tie 4 gadi. Nē, es vienkārši domāju tādā ziņā, ka jebkurš sports, tev muskuli viss tev augs tikai tad, ja viņš tev aug, tad, kad tu guli un atjaunojies. Bet ja tev nedod visu laiku dodu stresu, gan jau, ka viņi ir izrēģinājuši, ka tā ir laikam efektīvāk. Man vienkārši neliekas loģika. Arī dažreiz nesapratu, viņi nav tā, ka viņi ir neadvancēti visās un nesaprot, ko viņi dara. Viņi saprot, tur ir gan ārsti, gan sporta uzturs speciālisti, tur ir viss. Bet man liekas, viņi grib tos 4 gadus arī
kā tie vecāki maksā tur tādas lielas naudas, tur tās summas par ķinu un par tām sporta 4 gadu to programmu ir nereāls. Kādas ir tās summas, tu zini vai nezini? Mācījos Havas skolas, bija privātās universitātes, un tur uz mācībām vien ir 65,000 gadā tikai par mācībām. Ja tu gribi vēl sportot, vēl 10, 15, un tie vecāki maksā, viņi atkal krāj to naudu tiem bērniem, un man liekas, tas arī savā ziņā viņi jūtās atbildīgi, ka mums ir samaksāta tāda nauda, mums ir tam bērnam tur jāiedod viss, nu nevar jau tur vienu treniņu nedēļā, tā ka netrenēsies, vajag iedot to pieredzi viņam dabūt pēc iespējas krāšņāku tos 4 gadus uztaisīt pēc iespējas, lai paliek atmiņā, un viņi tur ir salguši, jā, ritīgi, tā ka tā programma ir tāda nopietna, bez pauzēm, visu laiku kaut kas, kaut ko. Interesanti. Nu labi, laikam beigsim, superīga tēma. Es vienkārši, man pašam arī bērni tagad sāk domāt, gribās Ameriku viņiem vai negribās, bet interesanti, paldies, ka atnāci ciemos.